Zināmais nezināmajā. Esiet sveicināti! Ar jums kopā ir Sandra Kropa, un šodien raidījums Zināmais nezināmajā ir veltīts tam, par ko parasti saka viena tante teica. Tikai šoreiz neteiks viss tante, bet gan vēsturnieks Andris Levāns, jo mūsu tikšanās iemesls šai dienai ir baumas. Kas tas tāds par fenomenu, kas laikam jau ir tikpat vecs kā sabiedrība un kā ļaudis ir baumojuši dažādos laikos, tas viss būs dzirdams stundas otrajā pusē. Pirmajā izzināsim baumu rašanās mehānismus, bet jau tūdaļ tiksim skaidrībā ar kādu, par ko klīst runas jau gadsimtiem ilgi. Viņš ir kapteinis un slavens ar to, ka jau 5. gadsimtu kuģo pa okeānu ar savu spoku kuģi, un sastapt viņu jūrā esot nevien baisi, bet arī bīstami, jo viņš vēsta par nāvi vai kuģa katastrofu. Šis leģendārais un noslēpumainais viņš ir klīstošais holandietis. Nolādēts kapteinis ar rēgu komandu uz spoku kuģa. Leģenda vēsta, ka kāds Amsterdams kuģis 1641. gadā pilnās burās ceļojis māju pus Holandi un nonācis pie labās cerības raga Āfrikas dienvidos. Kuģa kapteinis Van der Dekens bijis apmierināts ar braucienu un patīkamās domās iegrims, nepamanījis, ka ir savilkušies draudīgi negaisa mākoņi, un viņš attapies tikai tad, kad kuģis jau bija nonācis vētras epicentrā. Vairākas stundas kuģis cīnījās pret vēju, taču kapteinis atteicās griezties atpakaļ, un milzīgi viļņi esot daudzījuši kuģa sānus un viesuļi plēsuši buras, taču kapteinis palicis nelokāms un bļāvis, ka apbrauks ragu, kaut vai būtu jābrauc līdz pastardienai. Nekā neparasta, kad drīz vien uz kuģa izcēlās dumpis, taču kapteinis nogalināja dumpju vadoni, un tajā brīdī mākoņi debesīs esot pašķīrušies, un uz kuģa parādījusies kāda ēna, kas mēģinājusi uzrunāt kapteini. Kad viņš to rupjā veidā esot aizzinis, ēnu uzlikusi kapteinim lāstu. Savas rīcības dēļ tā lika viņam mūžīgi kuģot pa okeānu kopā ar savu mirušo vīru rēgu komandu, nesot nāvi visiem, kas to ieraudzīs. Šis lāsts līdzās citiem spēcīgiem nolādējumiem arī paredzēja, ka kapteinis nekad pat uz īsu mirkli nevar piestāt kādā ostā. Kopš tā laika gadsimtiem ilgi pa jūrām ar buru kuģi, kuram neviens nezina vārdu, kuģojot kapteinis saukts par klīstošo holandieti. Spoku kuģis esot redzēts vairāk kārt, un 20. gadsimtā par to ziņojuši pat vairāki aculiecinieki, tostarp kāda vācu zemūdens komanda Otrā pasaules kara laikā. Vienu no pirmajām liecībām 1835. gadā atstājis kāds britu kuģa kapteinis un viņa komanda, kas redzēja spoku kuģi parādāmies naktī milzīgas vētras aizsegā. Skeptiķi parasti noliedz, ka leģendai par klīstošo holandieti un viņa spoku kuģi būtu reāls pamats, un šai leģendai uzmanību veltījuši ir arī zinātnieki. Viņi kā galveno izskaidrojumu šai parādībai atraduši optisko ilūziju. Tā kā leģenda vēsta, ka spoku kuģis ar rēgu komandu mēdz lidot pa gaisu virs okeāna, tad zinātnieki uzskata, ka tā ir uz jūras novērojama mirāža. Neparastais sižets par nolādēto kapteini savu atspoguļojumu atrada arī 19. gadsimta literatūrā, un šajā laikā radās vairāki daļdarbi, kas palīdzēja popularizēt un izplatīt klīstošā holandieša vārdu. Ļaudis visos laikos ir runājuši daudz, un no tā visa, kas sarunāts, ir daudz kas arī palicis atmiņā un iegājis vēsturē un nodots no paaudzes paudzē. Šodien konkursa laikā mēģināsim atšifrēt kāda teiciena autoru, un teiciens nenoliedzami ir par mūsu šīs dienas raidījuma tematiku. Proti, baumas un valodas nemazāk par saprāta argumentiem liek cilvēkiem baidīties vai nicināt, mīlēt vai nīst. Kurš to ir teicis? Ļoti slavens vīrs, ļoti ievērojams vīrs. Es pieņemu, jā, pateikšu vēl dažas lietas par viņu, jūs noteikti viņu vārdu atminēsiet. Bet, ja jūs zinat jau to tūdaļ, tad zvaniet 6722 888 vai 6722 5599, vai arī rakstiet mums uz zināmais ar Latvijas Radio LV vai mājaslapā aitrā skanošam raidījumam Zināmais nezināmajā nosūtiet ziņu, un ziņas lauciņā rakstiet šī vīra vārdu. Ja būsiet pa pirmie divi pareizā atbildes autori, tad tiksiet pie žurnāla Zvaigžņotā debesu numura. Tātad teiciens ir baumas un valodas nemazāk par saprāta argumentiem liek cilvēkam baidīties vai nicināt, mīlēt vai nīst. Meklēsim tūdaļ arī autoru, kurš varētu teikt šos vārdus. Viena versija mūs ir sasniegusi, Čerčils, tas noteikti nav, Ritvaram šoreiz nav taisnība. Šī teiciena autors ir dzimis ļoti tālā pagātnē, 106. gadā pirms mūsu ēras 3. janvārī. Iespējams, kāds, kurš arī ir dzimis 3. janvārī, zinās, ar kur kopā kādā dienā ir svinējis savu dzimšanas dienu. Tātad baumas un valodas nemazāk par saprāta argumentiem liek cilvēkam baidīties vai nicināt, mīlēt vai nīst. Katrā ziņā elektroniski uzvarētāji mūs jau ir atrakstījuši, ir pareizā atbilde, vēl pagaidām to nenosaukšu. Ļausim arī klausītājiem pa telefonu tikt pie žurnāla
zvaigžņotā debesu numura 6722 888 vai 6722 559. Vēl šis cilvēks ir runājis savos ideālajos un kādos vēl spriedelējumos par to, ka prāts, pārliecība, vārda spēks, ko tēlēni savā uzskatu sistēmā apzīmē ar vārdu toga, ir stiprāks par ieroču spēku, jeb tēlēni sakot zobenu. Jā, lūdzu. Labdien! Labdien! Varbūt tas ir Cicerons. Tas ir Cicerons. Jūs tomēr tā mānīgi tā varbūt jā, varbūt ne, tas patiešām ir Cicerons. Jūsu vārds? Tatjana. Vai jums patīk pašai paklausīties baumas vai arī paklačoties? Nu tā godīgi. Jā, ja kaut kas nav skaidrs zināms, tad tās ir baumas. Un tad patīk paklausīties, un tomēr tas, ko ļaudis runā, vienmēr ir interesanti. Tatjana, DPD Latvija kurjers uz kurieni vedīs žurnālu pie jums? Uz Tukuma novadu. Uz Tukuma novadu. Nenolieciet klausuli, paldies, ka zvanījāt. Tūdaļ arī meklēsim, kurš pirmais rakstīja Ciceronu vārdu mums elektroniskajā versijā, bet par Marku Tulī Ciceronu runājot, tad šī teiciena autoru. Viņš ir senās Romas filozofs, valsts vīrs, jurists, literāts un politikas teorētiķis vienā personā, protams, arī Romas likuma izstrādātājs, un viņš tiek uzskatīts par vienu no izcilākajiem Romas oratoriem un prozas stilistiem. Savas runas viņš parasti veidoja balstoties uz tradicionālo grieķu schēmu, tātad ievadam seko izklāsts, kas bieži vien bija tendencios un vienpusīgs, pēc tam bija argumentācijas daļa, bet spilgtajā epilogā orators visiem līdzekļiem centās izraisīt tiesnešu līdzjūtību, tātad kuriem viņš to visu stāstīja. Cicerons pielietoja izvēršanu, smalki ironizēja, alegoriski lika runāt nedzīviem priekšmetiem savās runās un centās vairāk ietekmēt ar māksliniecisko formu, nevis ar faktiem, un reizēm pat uzsverot nebūtiskus apstākļus un aspektus, noklusējot svarīgo.
Izskatās, ka pēdējo minūšu laikā diezgan daudz esat domājuši par Ciceronu, bet Arnis Jakobsons ir tas, kurš mums uzrakstīja pirmais pareizo atbildi, un tad arī tiek pie žurnāla Zvaigžņotā debesu numura. Par ko, kas un kur baumoja senatnē un ko baumas spējušas ietekmēt dažādos laikos, tas viss sarunā ar Andru Levānu jau pavisam drīz, bet pirms tam ir vērts iedziļināties baumu rašanās mehānismos. To studara analizēs psiholoģijas doktors Ivars Austers. Zane Lāce ar viņu tikās, lai pavaicātu, kurā brīdī cilvēks izvēlas ticēt tam, ko saka apkārtējie, vai gluži otrādi ignorē pūļu sacīto un pats pārbauda, cik tās vai citas ziņas ir ticamas. 2011. gada 11. decembris, svētdienas pēcpusdiena un garas cilvēku rindas pie Svetbankas bankomātiem. Vieni ir saņēmuši izziņas par problēmām šajā bankā, citi, kur tur internetā ir izlasījuši par Svetbanku bankrotu, ziņa ir palaista, ļoti nesenā atmiņā mums ir Krājbankas bankrots, un loģiski, ka cilvēkiem iestājas panika un daudzi steidz izņemt naudu no saviem kontiem. Tas ir pagaidām svaigākais gadījums, kad baumas ir radījušas šādu masveida paniku. Vēl mēs varam atcerēties 2009. gada pavasari, runas par lata devalvāciju, un arī toreiz ļoti daudzi, dzirdot šo informāciju, steidza savus uzkrājumus latos pārvērst eiro. Baumām ir milzīgs spēks, un palūkosim, kā tās rodas un kāpēc tās tik ļoti var ietekmēt cilvēkus. To skaidro psiholoģijas doktors, Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesors Ivars Austers. Par baumu piepildīšanos ir ļoti grūti runāt, tādā nozīmē, ka nav jau stabila kritērija, kā viņas vērtēt. Paradoxālā kārtā nepatiesas baumas var piepildīties, tāpēc, ka cilvēki rīkojas saskaņā ar saviem priekšstatiem. Viņi rāda to situāciju, kur iepriekš vispār īsti nepastāvēja. Bet, pasakot šo teikumu, es jau nepateicu neko par baumu būtību. Ir vairāk priekšnoteikumi, kuriem būtu jāizpildās, lai vispār varētu rasties kāds nopietns baumu vilnis, jo kaut kādas dīvainības, trakulības un realitātei neatbilstošas idejas jau ik pa brīdim kāds pamet. Internets labākā vieta, kur kaut ko tādu sameklēt. Bet ne katra no šīm te dīvainībām vai trakulībām veļas tālāk un kļūst par vērā ņemamu baumu epidēmiju vai pat kaut kādu histēriju, kā tas reizēm notiek. Tad mēģināšu uzskaitīt, kam tur būtu jābūt. Pirmkārt, cilvēkiem ir jābūt pietiekami jūtīgiem, jeb sensitīviem attiecībā uz attiecīgo jautājumu, vienalga pozitīvā vai negatīvā nozīmē. Tad no vienas puses tas var būt kā kaut kādu ilgu vai vēlmju piepildījums. Es tagad ļoti kaut ko gribu, un es saskatu to, kas patiesībā apkārtējā pasaulē nav. Tāda vēlmju domāšana, ja? Mēģina vēlmo padarīt par esošo, kaut kādas ārējās vides signālus, ļoti brīvi interpretē, piefantazē, pieliek klāt. Būs jau tas augas cels vai ne, palaiž vienkārši kādā organizācijas iekšienē, vai laikam šogad būs tādas sakal lielākas prēmijas, bet tas ir balstīts ne uz ko, pilnīgi. Tas ir cilvēks stāv, pauzē koridorā, smēķētavāk. Un viens varbūt pasaka, ka būtu ļoti jauki, ja šogad būtu atkal liels prēmijas, un mēs tur 2 metrus tālāk stāvēdams sadzird šogad prēmijas. Un tā aiziet. Tas ir viens no veidiem, kā zinātniski baumas ir pētītas, izmantojot visiem zināmo sabojāto telefonu principu, ka cilvēks sasēžas rindiņā un tā ne ļoti skaļi, bet viens otram saka kādu teikumu, to visi ir spēlējuši un visi zina, kas sanāk, un tas ļoti labi raksturo arī to baumu rašanās mehānismu, ja pieliek klāt cilvēki intereses, vēlmes un vajadzības, ko viņi sadzird vai ne tādos relatīvi neitrālos vidas stimulos. Jā, bet par tām pozitīvajām baumām parasti neviens tik ļoti neuztraucās, lai gan skaidrs, ka, ja tagad vienā uzņēmumā visi saka, kur ir mūsu prēmijas, visi taču zina, ka bija solīts prēmijas un nav, vai ne? Tas ir traki, protams. Bet pēdējā laikā jau tas otrs baumu vilnis Latvija te vairāk kārt ir skāris. Vēsturiski ironiskās sāls padarīšanas naudas maiņas, nevajag turēt naudu latos, jāpērk eiro. Un tie cilvēki, kur ļāvās tam baumu vilnim, viņi, protams, zaudēja, lai gan tur kaut kāda daļa objektivitātes arī bija tajā brīdī. Ja jautājums, kā tu interpretē tos apkārtnes vai vides vai valstiskā līmeņa, žargonā sakot, signālus, ko tu tur visā tajā saskati, un kaut kāda nedrošība.
tajā brīdī, protams, bija. Un tas ir šis svarīgais aspekts, kādā veidā cilvēki subjektīvi vērtē risku, ka ir kaut kādi brīži, kuros cilvēkiem objektīvi vai subjektīvi vai vienkārši lielām grupām iedarbojoties, tiek uzkonstruēts šis riska vērtējums, kā ļoti kritisks, nozīmīgs, tajā brīdī kaut kas ir jādara, nedrīkst sēdēt rokas klēpī salicis. Tā ir tā otrā daļa, ka var būtiski radīt kaut kādas problēmas, traucējumus funkcionēšanā. Šajā gadījumā naudas izteiksmē mēs runājam par to pēdējo baumu Svetbankas sakarā. Protams, ka tur bija vairāk priekšnoteikumi. Tātad, ja mēs gribam runāt par riska vērtēšanu, tad viena lieta ir rezultāts, pie kā mēs negribam nonākt. Tas ir, mēs negribam zaudēt savus naudas līdzekļus. No otras puses, tā nesaprātīgā cilvēka daļa ir tajā varbūtības mērījumā, ar kādu varbūtību šis te negatīvais scenārijs ir iespējams. Tur bija vairāk priekšnoteikumi. Protams, tas viss Krājbankas skandāls un afēra lielā mērā to veicināja, jo cilvēki jau nav kaut kādi skaitļotāji, pilnīgi nevainojami racionāli, kur saka, šobrīd risks, ka tur varētu tādai un tādai bankai pietrūkt naudas, izmaksām ir diezgan smieklīgs, viņš ir tuvu nulai. Nekad nav nula, nevien brīdi nav, bet, teiksim, tur ir 0,5%. Un tajā brīdī, kad man jānovērtē kaut kāda scenārija iespējamības pakāpe, es mēģinu iedomāties, savā prātā, kā tas varētu attīstīties. Normālā situācijā, ka man atmiņā nav svaiga pieredze ar kaut kādu līdzīgu gadījumu, man ir diezgan grūti to stāstu detalizēt iedomāties. Tas ir, es varu tādā skeleta formā, tur jābūt vairākiem priekšnoteikumiem, tur bankai aptrūkstās naudas, tur visi ņem, tur amatpersonas saka, ka viss ir kārtībā. Tāda pieredze visiem ir, tie banku kaut kādas likviditātes problēmas jau ir bijušas pēdējo pārdesmit gadu laikā nereiz vien. Un tādā skeleta formā, tādā schematiskā formā jau visu to zina. Bet tādu abstraktu iespējamību cilvēki nevērtē kā ļoti nozīmīgu. Nozīmīgāk vērtē, kad ir sīks, detalizēts, krāsains, emocijas raisošs. Un, protams, Krājbankas gadījumā tas bija, un cilvēkiem bija ļoti viegli to vienu scenāriju pārnest uz pilnīgi citu situāciju, un tāpēc tas arī tā ļoti viļņveidīgi sākās. Otra lieta. Vēl blakus šim šis ir vairāk mazāk individu līmenī, psiholoģiskais process, atsevišķu cilvēku līmenī. Ir otrs veids, kā to saprast. Tā kā es šaubos, kaut kas būs, kaut kas nebūs, ir jāņem vērā, nav jāņem vērā, ir jāiet uz tā bankomātu, nav jāiet uz tā bankomātu. Es izmantoju citu cilvēku rīcību kā atskaites punktu. Vienkārši apzvanu citus, sūtīju ziņas, skatos, kas tur notiek internetā. Twitters laikam nospēlēja diezgan būtisku lomu tajā pēdējā baumu vilnī. Un tā ir tāda, žargonā sakot, tas ir sociālās verifikācijas mehānisms, ka es pārbaudu, vai manas iespējams nepārāk saprātīgās idejas ir dzīvotspējīgas un vērā ņemamas. Ja cilvēki man zināmie kaut ko tādu dara, nevar jau būt, ka visi ir galīgi dīvaini un neko nesaprot, vai ne? Un tad es arī domāju, kam man pievienoties. Vai tad iznāk, ka pūlim ir milzīgs spēks un tā kvantitāte bieži vien pārspēja atsevišķi cilvēka domas un spriedumus? Ivars Austers teica tā: tu vienlaikus nevari būt gan viens pats pret visu pasauli un daudz gudrāks, gan arī kādas grupas dalībnieks. Grupas domāšana atšķiras no atsevišķa individa domāšanas. Zinātniskās psiholoģijas ietvaros tas vienmēr ir bijis svarīgs, centrāls un nozīmīgs jautājums. Kā saprast, kāpēc visnotaļ saprātīgi cilvēki klausa citiem un dara diezgan dīvainas, lai neteiktu bieži vien spēcīgāk muļķīgas darbības, par ko pašiem pēc tam kauns un paši nožēlo. Bet tas grupas spiediens vai iedomātās prasības, ko citi no tevis gaida, vai reālās prasības reizēm ir pārāk spēcīgas, un cilvēks nespēja ar savu bieži vien dažādu iemeslu dēļ ierobežoto gribu tam tikt pāri un tam pretoties. Un tā situācija ir tā uzbūvēta. Tagad salīdzinu, ko man darīt? Ja izrādās, ka lielākā daļā ir taisnība, un man trūkst objektīvu kritēriju, un es tagad neklausīšu to, ko viņi saka, bet būšu tāds auns pret viņiem, ja? Ir ļoti, ļoti grūti nosvērt šo līdzsvaru par labu sev, ja? Es viens pret, 4 saviem draugiem. Tas, protams, var visnotaļ viegli mainīties, var paiet burtiski dažas stundas, un cilvēks vairs negribēs piederēt vairākumam, jo līdz tam
tas, ko es tagad iepriekš stāstīju, vairākums bija tā kā augsts status grupa, tie gudrie, vai ne? Bet tā situācija var mainīties tādā baumu epidēmijas laikā ļoti strauji, pusstundas laikā, un tā vairākuma grupa var kļūt par, par lūzeriem pēc būtības. Viņi ir tie, kuri nav pareizi, precīzi, argumentēti domājuši, un tas ir skaidrs, un es nekādā gadījumā negribu piederēt šai vairākumu grupai, un es lepojos, ka es biju tas, kurš kaut ko nedarīja, un tad jau aiziet pilnīgi citu mehānismu pretējais, sairst šis baumu uzvedības raisītais vilnis. Kā rodas baumas, to analizēja psiholoģijas doktors, Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesors Ivars Austers. Raidījuma turpinājumā baumu tematiku turpināsim, rīt gan atkārtoti dzirdēsiet par interesantiem un neparastiem vietvārdiem. A ring? No. My number's on the card. No. A ring? No. My number's on the card. No. A ring? Je t'ai vu danser autour de la piste, toute la nuit pendant la soirée. Tu es tellement différent, tu es perdu là parmi les gens. Je t'ai donné mon numéro, tu ne m'as pas donné le tien. J'aimerais bien te retrouver, je sais mon temps d'attendre. My number's on the card. A ring? No. My number's on the card. A ring? Je t'ai vu danser autour de la piste, toute la nuit pendant la soirée. Tu es tellement différent, tu es perdu là parmi les gens. Je t'ai donné mon numéro, tu ne m'as pas donné le tien. J'aimerais bien te retrouver, je sais mon temps d'attendre. Zināmais nezināmajā. Ne tikai baumas stāsta daudz, bet arī par pašām baumām ir daudz ko teikt, un par tām tad arī šodien studijā esam aicinājuši runāt vēsturnieku Andri Levānu. Labdien! Labdien! Baumas ir tāds interesants, laikam, fenomens un parādība vispār cilvēces vēsturē. Ar ko baumas būtu interesants tieši vēsturniekam? Vai tas ir kaut kas, ko ignorēt un kuru pateikt, nē, tam nevar ticēt, vai tas ir labs izpētes objekts? Jā, katrā ziņā baumas ir jau kultūra vēsturisks fenomens par sevi, un tam ir sava, teiksim tā, sociāla vēsturiska, teiksim tā, dimensija.
Bet, protams, vēsturnieki, respektīvi vēsturnieku mentalitāte ir mainījusies laika gaitā. Un, ja mēs diezgan droši varam teikt, ka 19. gadsimtā vēsturnieki uzskatīja, ka baumām, tāpēc, ka tās pēc definīcijas nerada ticību un nav ticamas, tad mēs viņus vienkārši vērā neņemam un līdz ar to svītrojam no mūsu skaistajām vēstures grāmatām un vēstures stāstiem. Tad 20. gadsimtā tomēr šim fenomenam pievēršas un to vērtē un pēta kā īpašu mēdīju un īpašu informācijas avotu, jo galvenais, tas jau stāsta, protams, par mums, jebkurā situācijā, vai runa ir par pagātni vai tagadni, tas stāsta par mums, un tā ir, tā ir autoliecība, respektīvi autobiogrāfiska liecība kaut kādā mērā. Bet parasti baumas liekas, un tas, ko kāds pasaka kādam, kā vēsturnieks tās var skatīt un analizēt, vai tās vienmēr ir bijušas pierakstītas un fiksētas? Jā. Tādēļ, ka es jau sāku ar 19. un 20. gadsimtu, bet patiesībā, ja es pašķirtu nedaudz stāstam labs puses uz sākumu, tad nonākot viduslaikos, piemēram, mēs redzam, ka viduslaiku hronisti, tāpat arī tie notāri un kancelēju darbinieki, bīskapu, domkapitulu vai karaļu kancelējās, viņi ļoti bieži izmantoja baumas. Ar baumām varēja argumentēt. Tas, cik lielā mērā šis arguments tika atzīts un pieņems, un cik lielā mērā viņš izraisīja ticamība, tas ir cits jautājums. Bet tas, ka tā bija ārkārtīgi svarīga viela, ne tikai pārdomām, bet, kā jau es teicu, argumentācijai par lietu, vēl jau vairāk, ja runa bija par kādu ļoti strīdīgu jautājumu, par jautājumu, kur bija nedaudz divdomīgs, aizdomīgs stāvoklis par kādu personu grupu, vai par, kā jau es teicu, strīdus jautājumu, tad, protams, ķērās pie baumām. Un līdz ar to, pateicoties šiem notāriem, kancelēju darbiniekiem viduslaikos, tāpat arī hronistiem, mums ir diezgan labs materiāls saglabājies. Tad rakstisks materiāls par baumām, tad kas tika runāts? Jā, baumas ir fiksēts. Baumas ir fiksēts. Kas tad bija, jūs te minējāt mazliet tos strīdīgos jautājumus un vēl citus aspektus, bet tomēr, kas bija tas, kas ierindojās to baumotāju dienas kārtībā vēsturē? Par ko tad baumoja cilvēku pagātnē? Mēs varam runāt tikai par to, kas ir fiksēts. Un līdz ar to viss pārējais jābūt tīrās spekulācijas. Atkal baumas par to, kas ir baumas. Protams, jo, redzat, tas mehānisms jau acīm redzot ir ļoti vienkāršs pēc savas būtības. Skepse vai šaubas baumas rada. Un šī pati skepse un šaubas par baumu raksturu vai saturu šīs baumas nogalina. Tas ir tāds aburtais loks, iespējams, ka pati bauma vai baumas visvairāk baidās no skepses. Nevelti, ja viduslaikos kādam priesterim prasīja, ko darīt, tās ir baumas. Priesteri ieteikums bija smejieties. Tas, kurš smejas, tas netic. Tātad baumām nevajag ticēt. Tajā brīdī, kad jūs neticēsiet un to skaļi pateiksiet, baumas būs mirušas. Tas baumas nogalēs. Kaut gan, un tas ir tāds arī jau antīkajā pasaulē meklējams priekšstats par to, kādas tad baumas ir. Baumas ir ātrāks par vēju. Viņas ir klusākas par vēju. Viņas sasniedz savu mērķi, viņas sasniedz cilvēka ausis un cilvēks uzzina, kas ar viņiem notiek vai varētu notikt. Bet jūs jautājāt par to, kas tad ir jautājumi, par kuriem visbiežāk baumoja viduslaikos, tad viens tāds tematiskais bloks, kur mēs varētu izdalīt, ir proti tie ir jautājumi, kas ir saistīti ar personu kanonizāciju par svētajiem. Proti viduslaikos bija tāda lieta, ka sākot ar pāvestu Inocentu III, tas ir 13. gadsimta pašā sākumā valdījis pāvests, ļoti ietekmīgs, ļoti gudrs, izglītots cilvēks, tad viņš bija skeptiķis pēc definīcijas. Arī tāpēc, ka viņš bija abu tiesību jurists, tātad garīgo un laicīgo, jeb civilo tiesību speciālists. Un viņš bija skeptiķis, un viņš teica tā, ziniet, te pārāk daudz runā par svētajiem, svētais te, svētais tur, bet mēs tā nevaram mūsu kalendāru piedzīt pilnu ar svēto vārdiem. Kur tad mēs
mēs paliksim. Un kur tad vēl ir lokālās baznīcas, kur ir savi svētie. Un beigās taču ir jāizšķir, kurš ir un kurš nav svētais. Līdz ar to šis kanonizācijas process, kurš kādu par svētu nosauktu, par svētu patiešām arī atzina baznīcas ietvaros, tad līdz ar to notika speciālu komisiju darbs, kur tika vākta informācija par to, vai tik tiešām ar kādu cilvēku ir notikuši brīnumi, vai viņš pats ir darījis brīnums. Tātad ne jebkurus brīnums, kur kaut kādi demoniski spēki būtu bijuši klāt, bet tie ir tātad Dieva iniciēti, Dieva suģestēti brīnumi, un tad savācot šo informāciju, apkopojot, skatoties, kāds ir bijis šī cilvēka dzīves gājums un tam līdzīgi, vai viņš ir miris kā moceklis aizstāvot kristietību un tam līdzīgi, tad attiecīgi no tā vadījās, vai tad viņš tika atzīts par svēto vai arī nē. Un tas ir viens no tādiem visiespaidīgākajiem, manuprāt, blokiem. Tur, protams, skatījās, ko tad runā ļaudis. Un tad, kad jautāja šajos noklausīšanās, parasti jau tika noklausīti, jau uzklausīti liecinieki, un tad viņiem jautāja, sakiet, tās taču ir baumas. Kā jūs atšķiriet, vai tās ir baumas, vai tā ir patiesība? Kā? Tā, protams, ir patiesība. Bet kāpēc tā ir patiesība? Tāpēc, ka par to runā visi. Līdz ar to tas bija ļoti spēcīgs arguments. Līdz ar to baumas, jeb fama publika, publika fama, bieži vien tika arī atzīta kā derīgs arguments tieši šajos kanonizācijas procesos. Tālāk un dziļāk neizmeklēja šo jautājumu, ja nebija pretrunu. Ja, protams, uzradās kāds, kurš teica, ziniet, es biju klāt un es redzēju, ka ir citādi, tad, protams, šis process draudēja izjukt. Un tāpat laikā vēl ir vēl viena interesanta lieta tieši par baumām. Baumu raksturs taču ir tāds, ka no tiem, kas redzēja, bija klāt, piedalījās, nevienu nevar pieaicināt, jo tie paši nav atrodami. Respektīvi, baumu saturu mēs varētu raksturot kā tādu, kur notikumu dalībnieki vai notikumu tiešie liecinieki nav vairs atrodami, viņi nav klātesoši. Līdz ar to tas baumu fenomens arī ir tāds, ka par baumām mēs runājam. Baumas visur ir klāt, viņas visur iespiežās, jebkurā mūsu smalkākajā šķiedrā un uztveres porā, bet viņas aizpilda telpu, bet mēs viņas neredzam, viņas nav tverams. Mēs viņas nevaram piesaistīt un padarīt, teiksim tā, kā personu ieraugām. Es iedomājos, cik noturīgs būtu šis baumu saturs. Man pašai nācās reiz redzēt, tādu, es nezinu, vai to var salīdzināt ar baumu rašanās mehānismu, proti, kad izniet no telpas ārā kādi 5 vai 7 cilvēki, tad pa vienam nāk iekšā, kuram stāsta vienu to pašu stāstu. Proti, sākumā pirmais pastāsts, un tad otrais, trešajam, ceturtajam tā tālāk. Un mēs vispār skatījāmies šo procesu, un tiešām acu priekšā skaties, kā stāsts pārveidojas. Nevis tāpēc, ka kāds grib kaut ko noslēpt vai piepušķot, bet tāpēc, ka cilvēks stāsta to, ko viņš ir sapratis. Tad jautājums baumas arī gāja no cilvēku uz cilvēku, vai ne? Proti, tas ir viens pastāst, otrs saprot, padod tālāk, tāds klusā telefona efekts. Bet tas nozīmē, ka arī tas baumu saturs pārmainījās, vai viņš tomēr palika nemainīgs? Nē, šeit ir būtiska atšķirība. Mēs runājam jūsu stāstītajā gadījumā par ļoti tādu interesantu parādību, kas tiek pētīta kognitīvajā psiholoģijā. Proti, te ir runa par to, kā mainās runāts saturs, stāstīts saturs, respektīvi šis ir tas raksturs, kas piemīt oralitātei, ka stāstīta informācija, domāta un verbalizēta informācija mainās saturiski. Tas ir pavisam dabiski. Taču tas nenozīmē, ka līdz ar to, ka ja kāda informācija mainās, tāpēc, ka par to stāsta vai runā 10, 20 cilvēki, ka tās uzreiz ir baumas. Te ir jābūt vēl kaut kādai niansē, kas viena informācija, kas saturiski mainās, tāpēc, ka to stāsta 10 cilvēki dažādi, un starp informāciju, kas patiešām ir kvalificējama kā bauma. Un proti, tas ir ļoti konkrēts saturs, kurš tiek komunicēts un kurš nemainās. Bet liekas dīvaini, šis mehānisms ir tas pats pastāst nākamajam, un tomēr bauma spēja noturēt šo nemainīgumu. Jā, ir acīm redzot jābūt ieinteresētībai, jābūt ir konkrētai mērķi auditorijai vai publikai, uz kur šīs baumas strādā.
Pretējā gadījumā viņām nav jēga. Tas nozīmē, ka ja jūs gribat uzzināt par personu X kaut ko tādēļ, ka persona X ir populāra, un jo tādēļ, ka personai X ir, es nezinu, kāds ļoti divdomīgs stāvoklis šobrīd radies, par kuru vienkārši mēs garām ejot esam uzzinājuši, un tas tiek sabiedrībā runāts tālāk, un tas vēršas pret šo konkrēto personu tādēļ, ka, pieņemsim, es nezinu, vai ne tāds budžets, vai kāds kādam ir kaut ko nogriezis, tad, protams, tad mēs jau runājam par baumām, tad ir ļoti konkrēti mērķa auditorija, kurai, acīm redzot, šī informācija ir izdevīga, ka viņa tiek komunicēta, un ir ļoti konkrēts mērķis, pret kuru šī informācija tiek vērsta. Respektīvi, baumas ir ļoti iedarbīgs, ļoti spēcīgs instruments. Es pat teiktu, tas ir ļoti ierocis, ar kuru vienu cilvēku var iznīcināt, viņu pat var nogalināt. To var izdarīt arī ar personu grupu, un šādu piemēru vēsturē ir zināmi neviens vien. Es domāju, ka tos arī pieminēsim, bet es tieši šajā kontekstā nolasīšu arī klausītāju jautājumu, vai baumas nav nodarījuši lielu ļaunumu vēstures kontekstā. Tām, pateicoties vēlamo, varēja uzdot par patiesību, virzīt sabiedrības apziņu baumu izplatītājiem vēlamā gultnē. Te jau mazliet par to, ko runājam. Bet varbūt tad te varam par to ļaunumu parunāt vēsturē. Ko tad ir baumas nodarījušas, piemēram, ar konkrētiem piemēriem? Jā, tad man vajadzētu dažus piemērus piesaukt. Vispirms es varbūt atgriezīšos nedaudz, ja pievērsīšos nedaudz agrākai vai jaunākai vēsturei. Un proti, ja mēs paskatāmies uz 16. 17. gadsimta ikonogrāfiju, tad mēs redzam, ka daudzās grāmatu viņetēs un uz citiem interesantiem mēdījiem parādījās emblēmas, kur tika attēlota fāma un historija, tātad baumas un vēsture. Kā tad viņas tika attēlots? Fāma, jeb baumas, tika attēlots kā, protams, kaila sieviete, kailām krūtīm, spārnota ar bazūni pie mutes, kā sieviete taurētāja. Interesanti, kādi ir šie spārni, kāds ir šīs sievietes ķermenis. Viņš ir klāts ar zvīņām, katrai zvīņai pa vidu ir acs un auss. Tāpat arī spārni, katra spalva ir acs un auss. Tas nozīmē, ka tās ir acis, kuras redz, ausis, kuras dzird, un tas, kas tiek dzirdēts un redzēts, un tās ir svešas acis un svešas ausis, tas tiek paziņots, pastāstīts skaļi visai pasaulē. Savukārt, kā tiek attēlot šajā kompozīcijā historija, respektīvi vēsture, rakstītā vēsture. Tajā brīdī, kad rakstītais vārds tiek pierakstīts, viņš pārstāja būt par baumu. Šim pierakstītiem tekstam baumas raksturs tiek noņemts pēc definīcijas. Līdz ar to vēsture atrodas kaut kur lejā apakšā pie zemes. Nevelti tur ir iznīcības un nāves simbols viņai turpat kaut kur pavisam netālu, proti kaut kāds galvaskauss, turpat ir grāmata, viņas skatiens ir nolaists, vērsts pret zemi, viņai nav spārnu, viņa ir vienkārši kaila sieviete. Otrs, kur mēs varbūt varam tagad tā ļoti konkrēti pievērsties, ir tas, ka, piemēram, viens Lībeks kronists 14. gadsimta 2. pusē, viņam vārds bija Detmārs, rakstīja reiz par kādu mums varbūt ne maz tik labi zināmu Livonijas bīskapu. Proti, tas bija Sāmsals bīskaps 14. gadsimta 2. pusē, tad tas bija kronista dzīves laiks, kad viņš par to rakstīja. Un notikums bija tāds, šim bīskapam vajadzēja doties uz Rīgu, jo tur notika viens noklausīšanās process. Process bija vērsts pret Vācu ordeni Livonijā. Apsūdzētājs bija Rīgas arhibīskaps, domkapituls un vēl citi interesēti grupējumi. Tas bija ļoti smagas apsūdzības par to, ka ordeņa brāļi ir sagrāvuši baznīcas, ir vajājuši kristiešus, ir nodedzinājuši viņu īpašumu, viņi ir nodarbojušies ar dažādām herētiskām praksēm, viņi ir dedzinājuši mirušos un tam līdzīgas lietas. Tad daudz kas tāds, ar ko kristietim absolūti nevajadzētu nodarboties, vēl jau vairāk Vācu ordenim Livonijā, kurš bija radīts tieši tāpēc, lai aizstāvētu kristiešus, viņu dzīvības, viņu īpašumus un, protams, baznīcu.
Un šo bīskapu kā vienu no galvenajiem lieciniekiem uz šo procesu negribēja laist. Viņi nelaida ārā no savas pils, no Ārensburgas pils. To visu hronists apraksta ļoti skaisti un smuki, un beigās viņš raksta tā, ka he is trunken in prifeten. Proti? Tātad viņš ir nogrimis, noslīcis toaletē. Un tad viņš raksta entails precet so. Tātad viena daļa runā tā, ka tas ir noticis nejauši. Otra daļa lūk runā tā, ka viņam ir palīdzējuši tur iekrist tajā toaletē. Pēc tā, ka tiek teikts, viena runā tā, otra runā šitā, mēs redzam, ka šim notikumam, par kuru acīm redzot Livonijā toreiz ļoti daudz runāja, piemīt baumu raksturs. Lūk, šī neziņa par to, kas tad īsti ir noticis, jo neviens jau īsti nav redzējis, neviens nav bijis klāt, tas ir noticis slepus naktī, jo tikai no rīta, tad, kad kāds ir gājis uz to atēju, ir ieraudzīts, ka tur priekšā ir bīskaps. Saprotiet? Nu, lūk, tas ir viens gadījums. Otrs ir jāmeklē kaut kur citur, un proti tālāk Francijā, kad notika prāva pret templiešiem, pret templiešu bruņiniekiem, un templieši, protams, mums ir ļoti populāri mūsu vēsturiskajā apziņā dažādi iemesli dēļ. Mums ir kinofilms, romāni un citi mēdī, kas mums palīdz par viņiem uzzināt vai nu patiesas vai viltotas informācijas. Nu, lūk, un 1310. gadā bija ļoti daudz interesētu personu un personu grupu, kas vēlējās šo templiešu ordeni principā no politiskās skatuves redzēt pazūdam. Un tajā brīdī vienīgais cilvēks, kurš varēja celt apsūdzību pret šo ordeni, jo tika savākt dažādi pierādījumi balstoties uz publika vox et fama, tātad publiski izteikumi un baumas, ka, lūk, šis ordens nodarbojas ar herēziju, ar melno maģiju, tur vēl tik viņa apvainot sodomijā un tā tālāk, ka pāvestam Bonifācijam IX kā galvenajam apsūdzētājiem vajadzēja vērsties pret templiešiem. Un kas notika? Bonifācijas tieši pretēji ņēma savā protekcijā šo ordeni. Līdz ar to notika vēršanās pret pašu šo pāvestu, un mēs redzam, ka šo notikumu galvenais motors ir Filips Skaistais, Francijas karalis tajā brīdī. Un saprotiet, te mēs arī varam uztaustīt to mehānismu, kā tad tās baumas rodas. Mēs varētu iedomāties, un tas būtu tas ideālais gadījums, ir tirgus laukums, mēs aizejam, pēkšņi visi sāk runāt, ja vienā malā sāk runāt, un tas viss plūst tālāk ārpus tirgus, nokļūst būdiņās un pilīs, visi runā, un beigās kaut kas notiek. Absolūti tas tā nav. Mums ir jāiedomājas ļoti konkrēta situācija, ka baumas rada konkrēta cilvēku grupa. Baumas tiek iniciētas. Viņu raksturs nav pakļauts nejaušībai. Baumas rodas jauši, tātad gribēti, tīši. Tas, ka viņas izvēršās un aprīja cilvēkus un viņu prātus, un cilvēkiem liek rīkoties iespējams neadekvāti, tas ir cits jautājums. Bet arī šeit mēs ļoti labi varam izsakot, ka Filips Skaistais bija zināmā mērā, varētu teikt tā, šo baumu iniciators, jo viņš, proti, bija ļoti ieinteresēts pārņemt, sagrābt, savākt templiešu īpašumus, kuri bija ļoti plaši tajā brīdī, ne tikai Francijā, bet arī Svētajā zemē, un Bonifācijs bija viņam šķērslis. Līdz ar to tika vākt pierādījumi, publika fama, tie tika galvenokārt balstīti uz šiem baumās atrodamajiem argumentiem, ka pats Bonifācijs esot sodomīts, viņš esot herētiķis un tam līdzīgi un visādi citāds slikts cilvēks, tad, protams, prasīja lieciniekiem, bet kā jūs to ziniet? Un tad bija atkal tas pats arguments, tā taču runā visi, ne? Tajā brīdī arguments bija ļoti interesants, ka par to runā mūki. Un šīs mūku liecības, esot kāds uzticams notārs, kurš esot zvērējis, ka viņš esot dzirdējis un pierakstījis visu tā, kā viņš esot dzirdējis, tad tika veidots atsaucis, ja bija atsaucis uz šo notāru. Līdz ar to, tādā veidā parādot, ka teiktajam šai informācijai ir autentisks, ārkārtīgi ticams raksturs.
šīs abas situācijas, gan vienādi, gan otrādi, rāda, ka pirmajā gadījumā Sāmstāls bīskaps, neatkarīgi no tā, kas ar viņu notika, arī bija kaut kādā mērā baumu upuris, un šīs baumas ļoti iespējams radīja pats vācu ordenis, kurš negribēja, lai šis bīskaps būtu liecinieks un liecinātu pret ordeni. Un otrajā gadījumā mēs redzam, ka arī šeit pāvests Bonifācijas 9. ir baumu upuris. Ļoti konkrēts mērķis, pret kur šīs baumas tiek vērsts, jo nevelti tas beidzās arī Bonifācijam ļoti traģiski. Jūs te minējāt to, ka tā ir organizēta darbība, organizēta grupa, kas to dara, vai bija arī organizēta tā kā baumošanas centri? Nu, kur tad tās baumas tika nodotas, vai cilvēki apmainījās ar šo informāciju? Es pieņemu, tie tirgus laukumi varētu būt viena. Jūs te par tiem mūkiem runājat, vai arī klosteri būtu bijuši tādi baumotāju? Jā, ziniet, jā. Nevelti mūki arī zināja ļoti labi, ko darīt, ja cilvēks saskars ar baumām. Un proti, mēs varētu nosaukt klosterus viduslaikos par baumu inkubatoriem. Es domāju, ka labā atmiņā mums ir filma Zemes pīlāri. Arī tur atsevišķas epizodes rāda, ka ir šajā ļoti ierobežotajā, slēgtajā vidē varēja tikt radīts aizdomīgums par cilvēkiem, kas tur bija iekļuvuši no ārpasaules. Atcerieties, tas amatnieks, mūrnieks ar savu ģimeni un ar viņa, kas saka, ļoti apšaubām raksturu sievieti, kur viņa pavadīja ar savu dēlu. Tāpat arī šeit mēs varam jau uztaustīt vienu citu elementu, kur runa ir par šiem vainīgo meklējumiem, kas tiek apvainot vai nu melnajā maģijā vai raganībā un tam līdzīgi. Kaut gan tas laiks, par kuru ir filma, tas ir 12. gadsimta sākums, pirmā puse, tad vēl šī lieta nav tik aktuāla. Un tomēr mēs redzam, ka tieši, un to mēs redzam pēc hronikām, starp citu, ka tieši klosteri ir tā vieta, kur rodas baumas, no turienes baumas izplatās, jo klosteros bieži vien tika uzņemti ceļinieki, viņi tur tika izguldīti, bieži vien svētceļnieki tur pārgulēja, līdz ar to mēs redzam, kādā veidā šī komunikācija notiek, no vietas uz vietu, no klostera uz klosteru. Taisn tā. Mums šeit, Jānis, es pieņemu ar tādu retorisku jautājumu, vai baņķieri ir uzskatām kā ekonomikas mūki? Vai baņķieri uzskatām kā ekonomikas mūki? Es domāju, diez vai. Par to liecina viņa dzīvesveids, ka viņi noteikti nav mūki. Un es domāju, ka diez vai viņi gribētu vērsties paši pret sevi. Jo, ja mēs atgriežamies atpakaļ pie mūkiem, tad katrā ziņā mēs redzam, un tās ir šīs situācijas, kurām mēs patiešām varam izsekot līdzi, neatkarīgi no tā, vai mēs tam ticam vai neticam, mēs redzam, ka informācija, kur tur tiek radīta, un pēc tam vēlāk kā baumas izplatīta, mēs redzam, ka šī informācija tiek vērsta pret citiem. Tātad acīm redzot kaut kādā veidā šiem konkrētajiem mūkiem, konkrētajiem klosterim, traucējošiem, bremzējošiem, naidīgiem mērķiem. Šeit par tiem arī baumu izplatītājiem un izplatīšanas veidiem arī klausītāji rakstīts teikums, ja pareizi atceros, tad senos kara mākslas aprakstos baumu izplatīšana ienaidnieku karaspēku vidū tika uzskatīta par nopietnu un iedarbīgu kaujas paņēmienu. Tātad baumas jau senos laikos uzskatīja par ieroci, kuru pielieto augsti izglītot un mācīt karavadoņi. Jā. Pilnīgi var piekrist. Tādēļ, ka viens no antīkajiem, proti sengrieķu autoriem Eshils, tad, kad raksta par karali Agamemnonu un par Trojas krišanu, tad arī tur parādās tieši šis baumu izplatīšanas, tīšas izplatīšanas motīvs, kas arī kaut kādā mērā sekmēja Trojas krišanu. Tad es gribētu pārlikt daudziem gadsimtiem un piezemēties 20. gadsimtā. Tad man prātā nāk kāds vācu grafiķis Pauls Vēbers. Viņš ir maz zināms daudz iemeslu dēļ, bet iespējams, ka savu popularitāti, savu nosacīto popularitāti viņš ieguva tieši kādas grafikas dēļ, un proti viņš attēloja kādu radījumu, kas atgādina puķi, lindvurmu. Atgādina puķi ar cilvēka galvu, it kā cilvēka galvu, ar milzīgām ausīm, milzīgām acīm, milzīgu muti, milzīgu garu degunu. Kāds ir šī puķa ķermenis? Puķa ķermenis ir klāts ar daudzām mēlēm, acīm,
ausīm. Un šis puķis pārvietojas pa tādu, ziniet, tā kā šahtu. Šī šahta veidojas lielpilsētā. Lielpilsētā starp mājām. Un tad, kad šis puķis skrien šai ielu šahtai cauri, tad uz šo puķa ķermeni kā pie magnēta skrien un līp klāt daudzas citas tūkstošiem mēles, mutes, acis. Šī bija bīstama karikatūra. Patiesībā tā bija karikatūra. Šis pats grafiķis 37. gadā kariķēja Adolfu Hitleru. Un līdz ar to viņš jau kaut kādā veidā bija nonācis uz melnās listes, bet tā bija vājā vieta, kur viņš kariķēja, jo Reiha propagandas dienests visvairāk baidījās un milzīgus līdzekļus investēja tieši tam mērķim, lai vājinātu baumu spēku, jo galvenais baumošanas avots, kas tajā laikā bija, tie bija amerikāņi un tie bija briti ar savu rādio, kur cilvēki klausījās un uzskatīja, ka tas ir vēl briesmīgāks spēks, kurš var sadrupināt, sārdīt gan militāros spēkus, gan civilos spēkus Reiha iekšienē un ārpusē. Un secinājums, laikam, šīs sarunas izskaņā tikai un vienīgi viens, ka baumas ir bijuši tikpat veci, cik sabiedrība, no tiem rakstītajiem gadsimtiem, tad mēs nejūtam, cik un kā ir cilvēki baumoši, bet spēks ir bijis tiešām brīnojams un ātrums vairāk par vēju, un kā jūs teicāt, klusāk par vēju. Un klusāk par vēju. Šajā brīdī teikšu lielu paldies par sarunu vēsturniekam Andrim Levānam. Paldies, ka atnācāt un atvainošos tiem klausītājiem, kuri jautājumi palika nenolasīti. Šo raidījumu producēja Olga Rimšāne, Ģirds Bišs piemeklēja mūziku, Regīna Bieziņa bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Es šoreiz jums atvados uz ilgāku laiku, šonadēļ raidījumu zināmais nezināmajā dzirdēsiet vēl atkārtojumos, bet nākamnedēļ jums kopā būs Anda Būševics šajā pašā laikā. Jauka jums pavasara un uz tikšanos! Zināmais nezināmajā. That's the Ferris, me now, Ferris. That's the Ferris, Ricardo, Ferris.